labs un tici man, ka tas nav nesvarīgi. Es tev gribu šūko pastāstīt par augu veselību. Turpinot kampaņu Augu veselība dzīvībai, Zaļais mošis Pestīs kopā ar Valsts augu aizsardzības dienesta komandu viesojās Valmieras Viestura vidusskolā. Šodien mērķa auditorija mums ir 5. klases un arī vidusskolēni. Pieejas, protams, ir dažādas, tāpēc, ka vecumi, protams, atšķirās. 5. klases vairāk izglītojās, izzina par aktuāliem jautājumiem caur spēlēm. Mēs arī izmantojam daudz spēles. Pūžu likšanas, vizuāls uzskats materiālus ļoti daudz, un tad stāstam arī caur to visu. Un tad vidusskolēni, kuri vairāk jau ir darba karjeras pārdomās, tad viņiem caur lekcijām, caur dažādiem ekspertiem stāstam par to. Sākumā par augu veselību, un tad, protams, arī ļoti daudz interesējās par karjeru, par to, kā būt agronomam. Plašāk par agronoma profesiju skolēniem stāstīja Latvijas agronomu biedrības pārstāvis. Tas ir arī ļoti būtiski, lai mēs viņiem izstāstītu, kādas varētu būt sekas, ja mēs ievedam jaunus kaitēkļus, jaunas slimības, kas notiek, cik daudz tie apdraud mūs. Un jaunieši vispār ir atvērti visam jaunam, tāpēc ir svarīgi, lai viņi saprastu visus šos procesus un arī ieaudzinātu zināmā mērā viņiem kritisko domāšanu. Viņi arī interesi pild tos uzdevumus. Tas nozīmē, ka viņi grib zināt, viņi iemācās kaut ko jau nezaudē to interesi. Un arī aizbraucot uz ārzemēm, vērot, skatīties, zināt, ko likt, ko vest mājās, ko nevest. Labāk ir atmiņas galvā un telefonā. Valsts augu aizsardzības dienests ikdienā rūpējas, lai Latviju pasargātu no bīstamo augu slimību un kaitēkļu ievazāšanas un izplatības. Tāpēc tiekoties ar skolēniem, jo īpaši uzsvērts tiek par darbībām, ko labāk ikdienā neveikt, lai pasargātu Latvijas dabu. Nezināju, kad varēja koferī no augiem ielīst un Latvijai aizvedot. Kad daži kukaiņi tiešām nāvējoši, ka var visu iznīcināt un ka vajag kaut kādu pasi. Augu. Es par tādu nezināju. Es nezināju, ka tik daudzie kukaiņi, ko ieved no ārzemēm, tā ir tik liela problēma. Es domāju, ka šie pasākumi ļoti nozīmīgi, jo ir daudz lietas, ko viņi pat neiedomājās. Jo ikdienas tīmā mēs cīnamies, bet tādām niansēm mēs pat reizēm palaižam garām. Un arī par šiem augiem, invazīvām sugām, tādām mēs runājam. Bet šādā ziņā man liekas, ka viņi saprot, varbūt tuvāk pienāk klāt, ka viņi saprot, cik tas ir nozīmīgi un svarīgi. Tāpat dienesta pārstāvju uzmanību vērsa uz ceļošanas paradumiem un aicināja kā suvenīrus no citām valstīm uz Latviju nevest, piemēram, augļus vai sēklas. Noteikti nevediet mājās augļus, dārziņus, mēs varam viņus šeit nopirkt, audzēsim paši viņus. Un rūpēsimies par to, lai mēs Latvijā neievestu jaunas kaitēkļus, slimības un lai mēs izaudzētu paši savu pārtiku un lai mums būtu ko likt plauktos. Reizēm mēs tiešām grēkojam un ārzemē gribam kaut kādu foršu čiekuriņš, gribam viņu paņemt kāds gliemežvāciņš, gribās viņu pavilkt kaut kur paslēpt somā tur apakšā. Bet es domāju, ka šī brīdī, varbūt kāds no šiem jauniešiem nākošais, pirms viņš to gliemezīti, viņš labāk nofotografēs, pirms paņems un atstās turpat, kur viņš ir, kur viņam reāli vajadzētu arī palikt. Atnākot šodien mājās, pēc skolas, droši var stāstīt saviem vecākiem par to, ka mammu, tēti ir ļoti svarīgi nevest nepārbaudītus augu izcelsmes produktus no valstīm. Es domāju, ka bija ļoti labi. Īpaši tas, ka bija piesaistīts Edgars Bāliņš. Es domāju, ka tas jauniešiem pašlaik ir ļoti aktuāli, bet vispārīgi man ļoti patika. Man ļoti patika. Man šāda tipa nodarbība bija perfekta. Nebija garlaicīga. Tā nebija tāda klasiskā lekcija, kur vienkārši sēž, tur runā, nevar iesaistīt. Šī tā reāli, praktiski forši. Tie lielie kukaiņi, tie bija visforšāki. Lai viņi vairāk iemīla un izprot šo augu nozīmību. Jo tas ir būtībā jebkuras dzīvības diezgan liels pamats. Jo bez augiem nebūs nekas pārējais.